Preses rakstā uz Gunāru. Ziemelis pārdzīvo, ka Jānis juniors nav viņa dēls, Feliks flirtē ar Helēnu. Putniņš pieķer Vadimu ar telefonu cietuma slimnīcā un sarīko kratīšanu. Ziemelis palūdz Santu aizbraukt. Mamuļ? No. Kāds priekšautiņš atradīsies, ko? Priekš kam tad tev priekšautiņš? Tā. No. Un arī uz menteni izcels, un tas šis lozlais vietā paši virēja Kāpēc viņš pie manis neieskrēja? Kā es varu zināt, patrāpies blakus, nu tad ar man palūdz. Un tad tu uzreiz piekriti. Kas tur tāds pie viena? Reizes ar iekodīšu. Nu tad tikai atceries, ka netīrie trauki tev arī jānovāc. Ui, mamuļ, nu kā tu tā? Nu, es būdams ierindnieks 1000 bļodas un nomazgājis. Derēs būs labs. Un tad atceries jau uz zviedra galda kāds šķīvis ir tukšs, tas jāpapildina. Jā? Papildinās. Nu tad nu gan problēma. Mamuļ, tagad jau redzi. Gunāriks man ir uzticējis to priekšnieku vietu. Tagad es sanāku tev tā kāds komandieris, ko? Nu, neaizkomandējies, man te neaizkomandējies. Kā? Labs. Nu, nekas. Nu, Daņilka, varību uzņemam. Varbūt Krievu armijā to sauc par uzņemšanu, es to sauc par brokastošanu. Kā ir ko? Pavelti, paika stūķiet iekšā. Nav par velti, tas ir bonus pie algas. Nu, ko domā? Bonusiņš, un tad nav pavelti. Kāpēc priekšautā? Ot, tāpēc. Tagad es te esmu priekšnieks Gunārika vietā. Kā tad? Tā. Labi, viss pazūd. Paldies par brokastīm. Ļoti garšīgi. Kurš trauks aizvāks aiz sevis? Mums tā nav pieņemts. Tagad ir. Krūzīt aiznes. Tā krūzīt nav mana. Tagad ir. Viss? Nu, re. Ja gribi, tad var. Leons ir interesēts pārdot viesnīcu, tāpēc lūdzu izturies mierīgi, nestreso, esi pārliecināts par sevi. Es biju mierīgs, bet šitā tava runāšana mani nervozē. Un atceries, mēs neesam pazīstami, ja? Kas tu mani uzskati par pamuļķi? Es nē, bet Leons te uzskata par avantūristu, tāpēc lūdzu pacenties radīt pieklājīgu cilvēku un godīgu cilvēku. Es gribu zināt, cik daudz par darījumu atliks man. Noslēdz darījumu, un tad tu arī uzzinās. Leons gāja tev, un viņam nepatīk, ka kavē. Bet man nepatīk strādāt, ja es nezinu, par kādu summu es strādāju. Tu būsi apmierināts, un summa varbūt būs daudz lielāka nekā tu ceri. Turklāt tev viss tiek pasniegts uz paplātes. Vienalga, jūs bez manis iztikt nevarat. Jā, un tāpēc mēs arī esam gatavi tev maksāt. Ej, lūdzu! Netīros traukus izlietnē? Jā, lietas tur izlietnītē. Malači, tādu palīgi man viss šodien. Tiešām malači. Kā tad? Tūlīt tev vesels bars ar palīgiem saskries iekšā. Bradās vien pa galdu. Kā tā? Kafejnīcā jauna kārtība, nezinājāt? Kas tur notiek? Tur tagad armijas virtuve. Feliks bļaustās, izrīko visu, dari tā, nes tur. Ko? Viesiem jānovāc pašiem sev trauki. Būs mums tagad sūdzības jaunas, ka tikai. Pagaid, es viņu tūlīt nolikšu pie vietas. Kaut kas traks. To gan es gribētu redzēt. Feliks, kas te notika? Te ir Zolīda viesnīca. Zolīda kafejnīca. Saproti? Klienti pieraduši pie Zolīdas apkalpošanas.
Viņiem aiz sevis trauki nav jānovāc, tas ir jādara Gunāram. Un ja tu aizvieto Gunāru, tad tas ir jādara tev. Un jāpiedāvā viņiem tēju, kafiju, sapratī. Daņilko? Baigais klients, es viņu vēlāk aprunāšu. Tu liec to puiku mierā, viņam šoreiz ir taisnība. Es nezinu, paklausies, varbūt izdaram tā, ka es viena tikšu ar visu to galā. Māmiņ, tu ko? Es domāju, es neesmu bijis labākos restorānos. Es nezinu, kā jānotiek. Jā, te ir jānotiek, kā labākajos restorānos, un es jādzer. Māmiņ, tu viss būs košķerī. Labi. Neķer kreņķi. Un lai man tie klienti nesūdzētos, jā? Labs ir. Un ja kāds šķīvs ir tukšs, tūlīt pie manis. Klausos, ģenerāl. Skaties tu man. Ha? Tā. Jā. Sveiki, Leon. Kā jūties? Sveiks. Es pat nezinu, kā man tev atbildēt. Piedod, jautājums laikam nebija īsti vietā. Nu, ķersimies pie lietas. Labi. Es sēdies, lūdzu. Paldies. Tā, es tur sagatavoju līgumu. Es nezinu, ka būs jau gatavs. Jā, taisnība sakot, es biju sagatavojis jau līgumu iepriekšējiem pircējiem, kuriem es gatavojos pārdot viesnīcu, bet te ir tāda neliela papildinājuma. Viss šikiniekā. Summa tieši tāda, par kādu vienojāmies pa telefonu. Jā, bet izlasi papildinājums, tur ir apmaksas termiņi, īpašuma pārņemšanas kārtība. Lai tev viss apmierina, saproti? Tāpat jau būs jāparāda juristam. Nē, izlasi līdz galam. Man ir svarīgi, lai tev nebūtu nekāda pretenzija. Jā, protams, izlasīšu. Jā. Cik man bija tikšanās ar Fjodorovu kungu, ko? Tu zini, Klau, es varu nepaspēt. Jā, kaut kā tur. Labi. Nu stundu šur tur, labi. Dod man ziņu, jā? Labi? Gaidu, jā. Atkal te tava sekretutka? Darbs. Nu, ko darbs? Darbs ir tad, kad tu ej un dari, tagad tu esi kopā ar mani. Tu nevari kaut vairs 10 minūtēm izslēgt to telefonu. Vispār varu, bet uz doto brīdi nevaru, es gaidu viens svarīgs zvanu. Forši, tas sieva vispār ir pēdējā vieta. Klausies, kam es strādāju? Tev un Naņškai, lai jums tā kā netrūkst. Bet man trūkst. Kas tev trūkst? Nu, vot... Es taču atnācu ar tevi pabrokastot. Tu visu laiku telefonu zvana. Vot. Papa, jā, Andrej, kā jums ar laikiem bija? Es būšu, jā. Skos? Labi, lūk, tu. Mēs izrunāsim visu. Zviedru pušets. Tu strādā te, što li? Tu nos mentere? Fēļiks virtuvē. Lūdzu. Nu, tev sanāk. Lūdzu. Oi, džentelmēna. Paldies, nevajag mums apkalpot. Jūs te ne, bet dāma. Nekas es dāmu apkalpošu. Kā gribat? Ko tu uzlikt sīru gaļu? To. Man priekšlikumu pārdomāju. Es domāju. Nav, gaļas nav. Ai, moment. Mildačka to uzgriezīs. Koš tas laikstais apkārt? Kas par piedāvājumu, ko? Kas flirtēji? Što li tu greizsirdīgs esi? Es neesmu greizsirdīgs, man vienkārši nepatīk, ka mēs ar tevi atpūšamies, tā jau rēt atpūšamies. Lūdzu. Labrīt, protams. Labrīt. Gribēju uzzināt, kad kaut kas sāks kustēties uz priekšu. Man ir tāda sajūta, ka es velti zaudēju laiku. Nu, it nemaz. Čēslavs dotajā brīdī ir tieši pie Leona. Tātad pārunas turpinās? Tās ir gandrīz pabeigtas. Leons piekrita pārdot viesnīcu. Tā ir ļoti laba ziņa. Jā. Turklāt cēna ir palikusi iepriekšējā, tur nekāda izmaiņa nav. Pirkumsummu es nemaz nebūtu gatavs paaugstināt. Bet, protams. Un tagad viņi apspriež līguma noteikumus. Jūs man ļoti iepriecināt. Varbūt mēs varētu to kaut kā atzīmēt. Mēs varētu kaut ko iedzert. Redziet, riteņbraukšanas sacensībās šampānītes korķē vaļā, kad ir šķērsota finiša līnija.
Nu, bet mēs tai līnijai tā ļoti strauji tuvojamies. Es tomēr palikšu pie saviem senajiem ieradumiem. Nu, bet varbūt tomēr, izņēmuma kārtā. Ja nu vienīgi kādu glāzi minerālu ūdens. Lai notiek. Tas nekas iesiedzers tevi. Jā, protams, es jau kafejnīcā iedzēru. Nē, manuprāt, lielās līnijās viss ir štakos. Tu pa diagonālu lasīji? Fineses, lai skatās jurists. Par ko es viņam maksāju, lai strādā džekiņš. Tā jau ir. Jā, zini, man vairāk interesē viesnīcas cipari. Uz ko es varu cerēt, ja viesnīca strādā šādā režīmā, kā līdz šim? Es esmu tev sagatavojis finanšu pārskatu par 4 gadiem. Uz vienas lapas, lai tev būtu pārskatāmā. Izskatās, ka esat iebraukuši pat plusos. Tas mans izpildirektors nopelns. Bija gadi, kad mēs strādājām ar zaudējumiem, protams. Jā, labāk nekā es biju domājis. Tad tu pievērš uzmanību speciāliem noteikumiem, tas līgumā. Kur speciāli? Jā, es pievēršu. Jā, es domāju, ka arī mans jurists piekritīs. Jā. Labi. Varbūt tev ir kādi jautājumi? Nē, kādi jautājumi? Super. Kad varam parakstīt? Kāds vai tūlīt? Super, tad veseļojies. Tu zini, man nav iestas. Piedod, es gribēju teikt, lai tev izdodas operācija. Tāpēc ir tā nauda vajadzīga. Nauda būs. Jurists ir tepat viesnīcā, tā kā atbilde būs visdrīzākajā laikā. Jā, es gaidīšu to zvanu. Kas jūs starpā notiek, ko? Par ko tu prasi? Es par tevi Feliks. Kaut kā nekad Vot. Kas tu manis dēļ atspiedē? Nekas pārzvanīs. Es pēc tam parunāšu. Kas jūs starpā notiek? Kaut kā neesi nekad uztraucies, kad man kāds flirtē. Kurš flirtē? Viņš flirtē, tu flirtē. Viņš izteica man piedāvājumu. Kā piedāvājumu? Vot tādu. Kādu? Tādu. Labi, izpūtu gaisu un neuztraucies. Es, protams, viņu atšūvu. Liekas, ka viņš līdz galam to nav sapratis, ka tu viņu atšūvi. Vot tāpēc, ka cilvēkam vienkārši ir laiks pievērst uzmanību sieviešiem, ne tā kā tev. Gaļiņu klāt. Paldies. Noliec uz galvu, mēs pieņemsim, kad vajadzēs. Donat, kafīņu vēlaties? Paldies, es pieņemšu pēc tam. Kā vēlaties? Kā tad jūs tā no sporta uz biznesu pārmetāties? Es jau neesmu vienīgais. No sports laikam dod tādu rūdījumu, ja? Tā varētu teikt. Jums laikam izdodas viss, kam jūs certies klāt. Pagaidām pa lielam vēl neesmu atklāsies. Pagaidām visa kompānija kopā. Labrīt. Kā gāja? Labrīt. Viss štokos. Līgums. Es varētu apstīdot. Pagaidiet, mēs vēl neesam vienojušies par manu atalgojumu. Kaķi maisā es neesmu gatavs pirkt. Paldies. Summa ir tieši tāda, par kādu mēs vienojāmies. Tikai šeit ir iekļauts speciālie noteikumi. Un kas te jūs ir aprunāts? Ka vēl 10 gadus šeit ir jābūt viesnīcai. Un pircējs nav tiesīgs atlaist šobrīd strādājošos darbiniekus. Aiziesim šovakar uz kādu koncertu. Šovakar nevar man darbs. Kad tu varēsi? Kad es varēšu, interesanti? Kad es varēšu? Tā kā brīvs būs, tad varēšu. Ko tu jautā? Satvainojos. Jā. Kāpēc tagad? Mēs vienojamies pēc pusstundas. Labi, skrien. Man jāskrien. Piekrīt. Как всегда. Nāks līdzi? Ko es tur darīšu? Sēdēšu tavā ofisā, что ли? Es vēl kafiju nesmu padzerusi. Bet ar viņu, lai nerunāt skaidrs, jā? Kā tā ладно? Мужичок, скорее всего,